Čau visiem! Ziniet, ko mēs šodien darīsim? Mēs tīrīsim skursteni, jo laiks ir tāds, ka ilgāk gaidīt nevajag. Šodien labs laiks, lietus nav apsolīts, nav prognozējams. Mēs to darīsim jums, līdz ar to, kas mums būtu nepieciešams, kas man būtu nepieciešams, tas ir mans know-how. Tā, paņemsim šitas trubus, kas ir paredzēts elektroinstalācijai. Tas ir viens. Paņemsim šo. Es pats nezinu, kā viņa tur saucās. Tā tīrīšanas slotiņā vai kas tur ir. Ar vienu pietika un vienu es savu laiku esmu nopircis vienu daļu metrīgo, kurām sākumā ir. Un tālāk es vienkārši tām pašām paņemšu to, bez kā nevar izdzīvot. Tas ir skočs, jā. Un tad no visām tām aprīkojumām sataisīšu tādu lielu slotiņu, lai iztirītu 9-metrīgo skursteni, jo laiks to darīt obligāti. Nu, runāsim atklāti. To būtu jādara regulāri, nekā es to daru. Nu, kaut kādu gadiņu esmu, tā kā neizpildījis to pienākumu, ko te jādara. Un tas bija baigais risks. Jā, te ir sodrēji, kas man parāda sakrājušās un norāda uz to, ka to būtu jātaisa regulāri un bieži. Kas arī varbūt nav labi, tā ka man nav dumvādām jumtiņa. Tad attiecīgi viss tas arī sacieš un savienojas ar ūdeni. Varbūt es velti sevi lamāju. Tas ir tā kā dumvāts no kamīna. Varbūt nav tik slikti, bet, protams, vēl ir jāiztīra. Jāiztīra, un tad redzēsim, cik tur bija slikti vai labi. Pašlaik it kā tas ir arī viss. Bet man ir sajūta, ka sodrēji sakrājušies tajā dumvādā. Ja? Te man ir vēl citi, bet, kurus nelietoju. Jo principā pamatā es negribu, lai māja būtu kurināma ar tādu atklātu liesmu. Vispār liesma māja nav laba lieta, manuprāt. Bet, tā kā iepriekšējais gads bija salīdzinot ar citiem kurināmo izdevumu iespēju un pieejamību, tad kamīns bija diezgan labi izmantots, kas nebija iepriekšējos gados darīts. Labi, tad nākamais izaicinājums, tā kā es paskatījos to izņēmumu, man vienkārši bija jāsaprot, kā un kā tas izskatās, un lai tas kaut kur arī tītu, tad man jāpacelās augšā uz jumts un jāsāk tīrīt visus 3 kanālus. Viens nav lietojams, kaut kur vajadzētu varbūt ventilāciju viņu izmantot, un otrs jāiztīra. Tāds tas tasts šodien, un tāds tas darbs šodien jādara. Šis ir sodrē daudzums no 3 kanāliem, pagaidām apakšā, bet vēl tīrīsim un redzēsim, kā tas pamainīsies pēc kāda laika. Tāds burvīgs skats mūs gaida.
Šeit attiecīgi neeksploatējams kanāls. Šeit ir kamīna kanāls. Un šeit ir citā krāsa kanāls, kuru izvēlēs tīrīšu. Nē, tīrīšu, bet eksploatēšu. Tā labs darbs ir padarīts. Apmēram 20 minūtes esmu tīrījis 2 kanālus. Viens, es teicu, ka nav izmantojams, 2 izmantojami. Tagad saskaitīsim, tā kā es savākšu tos sodrēji un redzēsim, cik tas bija pa tiem sezoniem sakrājusies. Nav tik drosmīgi. Pa divām sezonam, kaut kādi 7 litri no 2 kanāliem. Protams, katru gadu, katru sezonu to jātīr, kā kurš eksploatē, bet, tas arī parāda, ka, krāsnis savu funkciju izpilda. Jā, te daudz kas ir izdedzis, nav tā to materiālu, kas metas ārā neizdegams. Bet, tāds šodien piedzīvojums, tāds bija visu manu vasaru vēlme to izdarīt, bet, tikai izdarījis tikko. Bet citādāk arī nedrīkstēja darīt. Jā, tūlīt jau sāksies vēlme vakariņu pasēdēt pie kamīna, kurināt to, un tagad esmu būšu pārliecināts, ka viss ok. Bet vēl ir, protams, izaicinājums, tur kamīnam arī sava struktūra, un viņš ir pārstaisīts, un līdz ar to tur, es domāju, ka tur būs arī jāpatīra. Bet tas ir nākamajā nedēļā.